jā, tā kā, kas zina, varbūt komanda, vismaz šīs nedēļas sakarā lielāko akcentu liek uz ceturtdienas spēlu uz Eirokausu. Izlases rindās, kamēr Liepājniekiem debija Vladislavs Kurakins vārtos pirmā spēle viņam. Šīs dienas mačam ir nelielas izmaiņas, teiksim tā, 5 izmaiņas salīdzinot ar savu komandu, tieši palīdz celt futbola klubu Liepāju apmeklētību. Nedaudz tā ironiski šajā sakrā to pateica, un mačs ir sācies. Jā, un tagad pats būtiskākais saprast, kā ir izvēlējusies spēlēt sastāvā jau aiz bumbas līnijas. Bet, Mankendās situācijā, pasīsimies, ko beigsies uzbrukums, centrējums. Arī ar Mankendā stāsts bija līdzīgs, kad arī neapmierināja Tamas Pērtiju, un šeit sitiens garām vārtiem. Par zemu ir bijuši tie centrējumi. Tagad varbūt Jojičam sanāks. Milošs Jojičs pēc sitiena, bet izklipienā tiek sagaidīts vēl viens sitiens pāri vārtiem. Un tagad atkal pāri vārtiem. Šoreiz Raivis Andris Serukovskis, kurš ir bijis jau vienā malā. Un Gotje Mankendā no Faidulas prom ar kreiso kāju gar vārtiem. Bet šeit arī daudzskaitīgi aizsargājas Liepājnieki. Un paliek pie Rīgā Jurkovskis pāri vārtiem. Labs sitiens no distants. Ja nevar uzlauzt blīvo Liepājas aizsardzību, viņiem arī varbūt būtu sarežģīti to saprast. Bet jā, Beidu arī viens no tiem spēlētājiem, kurš jaunpienācējs, bet tagad Rīga uzbrukumā. Mankendā centru, tas nebija centrējums. Tas bija sitiens. Un tās ir Vladislavs Kurakins. Milošs Jojičs, bet atņemta bumba šeit Liepājniekiem. Atkal moments var izveidoties uz sitienu. Arī tagad iet sitiens, arī seko Mācrievis bumbu tver. Tās bija Dodo. Lūk, arī moments atbildi no Liepājniekiem. Spēlēs viņš šeit, protams, Liepājā izlases rindās. Gan pret Lietuvu, gan arī pret Fēru salām. Un tagad centrējums Sodlaukumā. Kangārs uzvar divus viņam. Mankendā netrāpa vārtos. Nedaudz skarbumu tīkliņu, bet tas bija gana bīstami. Pajam jāskrien apakaļ. Tur Mankendā viens pats bez pieskatīšanas. Atgriezies ir Mankendā. Tas ir bīstami. Mankendā skaisti. Sitiens. Atkārtot sitiens. Un Mankendā jau 4 sitieni. Kurakins gāja no vārtiem ārā ne līdz galam. Varbūt lieka šī kustība bija. Uzbrukums turpinās. Daškevičs šeit ar Mankendā bija 2 vienā malā, sanāca viņam spēlēt. Jojičs ir labo kāju, var uzsist garām vārtiem Milošs Jojičs. Eirokausa tikmēr standarta situācija. Jojičs Sodlaukumā šeit nesanāk atkal iespēlē. Vēl viens centrējums no Erkjāgas, labā augstumā, un Kurakins izgainā nospēlē precīzi. Edvards Daškevičs visu šo laiku bijis ārpus laukuma, bet tagad ir atpūties atpakaļ. Beidu pret Genā sanāk šoreiz sekojošs duelis, nevis Mankendā atkal plašs flangā ieskrējis. Ātri gan izspēlē Jojičs tieši ar Mankendā stūra sitienu. Gotje centrējums Sodlaukumā, pagardējums un bumba ir vārtos tagad. Pārāda uz centru Adris Trēmenis. Skatīsimies gan iespējams aizmuguri kopā ar futbolistiem, bet jāsaprot, vai bumba uzreiz bija vārtos pēc sitiena ar galvu, vai arī pēc tam tikai ar atkārtotu sitienu tas notika, bet jebkurā gadījumā izskatās, ka vispār šobrīd Rīga ir izvirzījusies varībā, bet atceramies, ka ir var, un mēs vēl skatīsimies šo epizodu vairāk kārt. Jā, tikmēr pateikšu, ka kompensācijas laiks 2 minūtes. Ja nebūs, ja var nesaskatīs nekādu pārkāpumu, tad, jāsaka, nogulēja. Pārtraukums, tiekamies jau pēc 15 minūtēm. Sastāv nevainīgi, otrā spēles daļa pie rezultāta 0-1. Rīga ir izdevies būt vienas vārds pirmā puslaika izskaņā. Tad tālāk Jojičs pats uz flangu Daškevičs. Tagad gan var iedot gar vārtiem Edvards. To viņš dara uz tālo sitiens no vārtiem. Genā! 2-0. Puslaika beigas, puslaika sākums. Rīga FC nokārto 2-0. Slēdzot ar pirmo puslaiku. Šajā epizodē arī Ivanovs nesapratās ar Dudu. Sitiens garām vārtiem. Pēc šīs pauzes, un tagad Artūrs Karašausks ar labo kāju griež bumbu Sodlaukumā. Neities Mācrievis, un tagad nesako uzreiz sitiens, bet bija ļoti bīstami. Izgainā, Mācrievis nenospēlēja precīzi, taču tagad Rīga ir uzbrukums 4-3. Var sanākt ātrāk pārējot Daškevičs uz ātrumiedot. Daškevičs ir ļoti ātrs. Piespēlē flangā, Brains Rosko. Rosko skrējienā. Rosko vēl snieks sitiens, un bumba ir vārtos Režinaldu Ramīrez. 14 vārti viņām. Lūk, ko nozīmē šī vēlme atspēlēties. Nepaspēja komanda atgriezties aizsardzībā. Skaitliskais pārsvars bija šajā pretriecienā.
teicama saspēle un kur Rākins šajā situācijā vairs nebija glābējis. 0-3. Izcels pretuzbrukums. Nu, tieši jaunajiem Latvijas futbolistiem nopietna konkurence. Redzēsim, kas uzvarēs šajā konkurences cīņā, bet tagad Rīgai labs pretuzbrukums. Siviens tojas stūrī, kur Rākins vietā. Nu, bija vēl pauzīta kompensācijas laikā. Nezinu, vai to viņš vēl kompensēs. Un viss. Un mačs ir noslēdzies Liepājas Daugavas stadionā. Laukums saimnieku turnīru pastarīts futbola klubs Liepāja ar 0-3 piekāpjas vicelīderim Riga FC.